Sieviete rūpējas par vīrieti. Šī ir ļoti svarīga informācija. Nevar īsti saprast, kam labāk pat noklausīties sievietei vai vīrietim. Gludina veļo, vai viņu mazgā, vai rūpējas par mājām, lai vīrietim būtu ērti un patīkam atrasties mājās. Taisa viņam ēst, dzemdē bērnus, tas ir vispār, come on, vai kāds zina, kā tas ir piedzemdēt bērnu? Ved sevi tā kā pieklājīgi, uzticami, dara visu, lai vīrietis būtu laimīgs. Domā par viņu, iedomājieties, domā par viņu un palīdz visur, kur. Bet nedara tikai vienu lietu. Nepiekrīt viņam, nepiekrīt vīrietim. Iedomājieties otru variantu. Sieviete, kas neko vispār priekš viņa nedara. Neko vispār neko. Ne taisēs, ne rūpēs, ne domā par viņu. Tās parasti mīļākās, bet piekrīt visam, ko viņš saka. Visam. Un kur ir tas absurds? Kāpēc ir tik grūti piekrist? Vīrietim vienkārši vajag, lai vienkārši piekrīt. Piekrīt piekrišanas pēc. Pat vienalga, ja varbūt nedara vēl kaut ko, lai kā tas izklausās. Tā kā piekrīt piekrišanas pēc, vīrietim tas ir vajadzīgs. Ja viņam piekrīt, viņš katrs tās sievietes visu izdarīt ir. Saprotat? Kur tā viņš izvēlas? Tā, kas piekrīt visam. Tāda ir daba vīrietim. Jēziņ. Beigās viņš vienkārši rūpējas par viņu, dara visu priekš viņas, priekš tā, kas vienkārši piekrīt. Vienkārši piekrīt visām stulbībām, ko vīrietis saka. Ejam tur, davai, lejam pa dāgo, nē, brauksim pa Lētopili, nē, pa šito ceļu izvēlēsimies braukt, nē, šodien mēs brauksim uz turieti, brauksim uz turieti šodien. Ja sieviete piekritīs, vīrietis atslāps, viņš nevis cīnīsies pretī, ka nē, es gribu, nē, viņš atslāps, un pēc tam, kas sieviete jāizdara? Varbūt šitā vīrietis 100% pēc tam piekritīs. Ne uzreiz mazliet, tā kā viņš mazliet nomierinās, atslāp, jā, piekrīt, un tu vienkārši uzprasīt, tā kā ir, varbūt tomēr brauksim caur turien, varbūt tomēr līdzēsim tu Lēto, kā varbūt tieši dārgāk, tāpēc, ka mašīnai vajadzīgs ir, jā. Ļoti vienkārši piekrist, un tad vienkārši izmantot savu sievišķu enerģiju, maigumu vienkārši, un paprasīt uzzinošiem jautājumiem, kā, varbūt tomēr vīrietis ātri izmainīs domu, jā. Viņam vajadzīgs tas pirmais, kad sieviete piekrīt visām stulbībām, ko viņš saka. Un es pēc sevis spriežu, debilīsim nāk ārā vienkārši ārprāts, jā. Es neteiktu, ka sieva visam piekrīt, bet ja viņi piekrīt, es atslāpsu, es gūstu tā kā atzinību, tur ģimenē, vai ne, vai vienalga, guvu atzinību miers, viss atslāps, viss mierīgi, viss kārtībā, jā. Un sieviete pēc tam var savu schēmas tur uztaisīt. Jā, pavisam vienkārši. Jā, mans mīļais, jā, labi, darīsim tā, kā tu saki. Bišķi pagaidat, un pēc tam izdara tā, lai viņš dara tā, kā jūs gribat. Bet tikai labās lietas, neko sliktu, tikai labās lietas.